Šajā epizodē mēs iemācīsimies, kā izmantot ChatGPT, lai dažu minūšu laikā saprastu, kādi labumi un priekšrocības tev pienāks no apjomīga darba koplīguma, nevis stundām šķirstītu juridiski sarežģītu dokumentu. Vai esi aizdomājies par to, uzsākot darba gaitas jaunā darba vietā, cik daudz laika aiziet, lai iepazītos ar visiem svarīgajiem iekšējiem normatīvajiem aktiem? Papildus instrukcijām un darba pienākumiem neaizmirsti arī sevi. Tev pienākas virkne labumu, un tie bieži vien ir aprakstīti tieši darba koplīgumā. Tu esi tikko sācis strādāt jaunā darba vietā un tev atsūta apjomīgu darba koplīgumu. Pilns ar noteikumiem, terminiem un gariem teikumiem. Tu gribi tikai saprast vienu lietu, kas man no tā visa pienākas? Vienkārši iekopē koplīguma tekstu ChatGPT vai augšupielādē visu failu un uzdod jautājumu. Parasti cilvēki rakstītu, lūdzu, izcel tikai tos punktus, kuros aprakstīti labumi un priekšrocības darbiniekam. Labāku rezultātu tu iegūsi, ja jautāsi sveiks. Esmu jauns darbinieks un vēlos saprast, kādi labumi man pienākas no šī darba koplīguma. Lūdzu, uzskaiti tikai tās sadaļas, kas attiecas uz piemaksām, atvaļinājumiem, apdrošināšanu un citām priekšrocībām darbiniekam. Te ir pilns teksts. Ja neesi redzējis 44. epizodi par to, kā veidot labas uzvednes promptus, noteikti noskaties. Tur uzzināsi, kā uzdot jautājumus precīzāk un saņemt vēl noderīgākas atbildes. Un dažu sekundžu laikā tu saņemsi kopsavilkumu ar konkrētiem labumiem, piemaksas, apdrošināšanu, papildatvaļinājumiem, dāvanu kartēm un citām priekšrocībām. Precīzi, saprotami un bez laika tērēšanas. Ja gribi pārliecināties par kādu konkrētu punktu, jautā tieši, vai man pienākas apmaksāts atvaļinājums dzimšanas dienā. Un ChatGPT atradīs precīzo atbildi tekstā. Darba koplīgumi vairs nav jālasa no A līdz Z. ChatGPT ir tavs jaunais palīgs, kas pārvērš juridisku tekstu saprotamā sarakstā ar to, ko tu iegūsti. Ja vēlies redzēt līdzīgus video, abonē kanālu un esi pirmais, kurš noskatīsies jaunāko video.